Mūsdienu pasaulē, kur tehnoloģijas attīstās ar nebijušu ātrumu, māksla un mākslīgais intelekts kļūst par ciešu sadarbības partneri, kas pārkāpj tradicionālās radošuma robežas. Šajā dialogā mēs sastopamies ar talantīgām māksliniecēm un talantīgiem māksliniekiem, kuru darbi ir reproducēti Kapitāla mākslas kalendārā. Mēs veidojam sarunu ar šiem mākslas darbiem, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un uzdodot visbūtiskāko jautājumu. Vai mākslīgais intelekts var patiesi izprast cilvēka emocijas un radošumu? Ukijo. Peldošā pasaule. Dzīve ir tikpat pārejoša kā mēness atspīdums uz ūdens virsmas. Mēs esam īsaicīgi atspulgi lielākā pasaules ainavā, kurā mēģinām notvert to, kas vienmēr mainās un izgais, atstājot aiz sevis tikai plūstošu skaistumu. Mujo. Nepastāvība un plūstošais laiks. Mujo ir kā atgādinājums, ka nekas nav nemainīgs un viss šajā pasaulē ir pārejošs. Katrs mirklis un katra sajūta ir kā plūstošs ūdens, kas neapstājas un neatgriežas, un tieši tajā slēpjas dzīves patiesais skaistums. Krēsls kā pārmaiņu plūsma. Moira. Liktenis un savas dzīves pavadienu tveršana. Mūsu izvēles un rīcība ir daļa no lielāka kopuma, ko auž dzīve. Mēs esam gan radītāji, gan radītais. Un liktenis ir smalkais pavadienu tīkls, kas savieno visu, ko mēs pieredzam un pieredzēsim. Vuji. Tukšums pirms iņu un jaņu. Harmonija starp cilvēku un dabu rodama klusumā, kurā viss vēl ir iespējams. Tukšuma sākums ir tas, kas ļauj dzimt harmonijai un līdzsvaram, veidojot saikni starp mūsu iekšējo un ārējo pasauli. Serenitas. Mierīgums un harmonija, kas ļauj skatītājiem apstāties un pārdomā. Dabas, pilsētas un mākslas harmonija apvienojas, sniedzot dvēselei atelpu no ikdienas steigas, ļaujot ieraudzīt pasaules mierīgo skaistumu. Ieraudzīt Venēciju. Hirēt. Ilgas pēc zaudētā vai nekad neīstenotā. Šīs ilgas pārvēršas par radošo spēku, kas mudina meklēt ne tikai pagātni, bet arī jaunas iespējas, radot tiltu starp zaudēto un vēl neatklāto. Tās aicina atrast līdzsvaru starp mūsu iekšējo un ārējo pasauli, lai saprastu dzīves dziļāko būtību un mūsu vietu tajā. Sama. Meditācija caur deju. Ceļojums, kurā ķermenis un gars saskaņojas ritmā, līdz dvēsele sasniedz vienotību ar visumu. Deja kļūst par vārtiem uz augstāko apziņu, un tā ir kā atgādinājums, ka tikai caur kustību un ritmu varam atklāt dvēseles dziļāko būtību. Auglība un pārpilnība. Dejas ritms un dzīves bagātība, kas atgādina, ka katrs mirklis ir jābauda, pirms tas izgaist. Providentia oculus. Attīrīšanās un patiesības atklāšana. Visu redzošais skatiens, kas izgaismo patiesību un izkliedē tums. Tas ir kā cilvēka iekšējais ceļojums, kurā tumsa tiek pārveidota par gaismu, atklājot mūsu patieso būtību. Cilvēka spēja atdzimt no pelniem. Dzīvības un atjaunošanās simbols, nesot sev līdzi cerību.
Kefi. Spontāns prieks un dzīvības enerģija. Kefi ir mirklis, kad dvēsele izbauda dzīvi tās pilnībā, bez piespiešanas vai ierobežojumiem. Tas ir neplānots un dzīvīgs prieks, kas uzliesmo kā gaismas stars, piepildot mūsu pasauli ar dzīvesprieku un pozitīvu enerģiju, atgādinot mums par katra mirkļa vērtību un skaistumu. Pistis. Uzticēšanās un ticība. Tā ir uzticēšanās dzīves cikliem un dabas spēkam, kas vienmēr atgriežas. Tā ir cerība, kas liek cilvēkam ticēt atjaunošanās procesam pat tad, kad apstākļi šķiet neprognozējami. Ziedi simbolizē šo nepārtraukto atzimšanu un harmoniju, kas savieno pagātni ar nākotni, ļaujot dvēselei ziedēt mūžīgi. Monono avare. Skaistuma skumjas par pārējošo. Šī izpratne ļauj mums novērtēt mirkļa skaistumu un tā nenotveramo dabu, padarot katru pieredzi par dārgumu, kas, lai arī pārējošs, ir neatkārtojami nozīmīgs. Dzīves labirints, kurā katrs pagrieziens ved pie jaunas mīklas un jauniem atklājumiem. Aletheja. Patiesības atklāšana, kas nāk ar gaismas ielaušanos tumsā. Tas ir mirklis, kad glezna kļūst par spoguli, atklājot dzīles, kuras mēs cenšamies paslēpt. Klusums nav tukšums, bet iespēja pilns lauks. Tas aicina doties iekšējā ceļojumā, lai atrastu patiesu mieru un harmoniju un apzinātos, ka patiesā skaistuma būtība slēpjas klusuma dziļumā. Logos. Vārds un jēga, kas sakņojas mūsu radošajā būtībā. Tas ir kā dievišķais pamats, kas veido cilvēka un pasaules saikni, padarot mākslu par racionālu un emocionālu izteiksmi. Tas ir mūsu vēstījums pasaulei, kas pārvērš mūsu domas un sajūtas par taustāmu realitāti. Dzīves noslēpums, kurā katrs zieds un āna slēpj stāstu par mūsu augšanu un zaudējumiem. Metanoja. Pārvērtības un iekšējā pārmaiņa, kurā savvaļa un civilizācija satiekas un miedarbojas. Metanoja ir aicinājums rast līdzsvaru starp mūsu instinktiem un saprātu, pārvēršot sevi par ko jaunu un cēlu. Fana. Pilnīga izzušana mākslā. Fana ir aicinājums saplūst ar mākslu, ļaujot savam ego izzust, lai kļūtu par daļu no kaut kā lielāka. Šī pilnīgā izzušana ir mākslinieka augstākais mērķis, izšķīst mākslā, kas pārsniedz laika un telpas robežas, ļaujot radīt kaut ko patiesi mūžīgu. Patiesību, kas slēpjas aiz simboliem un metaforām.